Sveiki! Šodien notestēsim šo gultnu rullīti un apskatīsimies, kā mēs varam viņam palīdzēt, lai viņš nediltu. Olsen testa stends mums palīdzēs, un mēs izmantosim parastu motoreļu un pēc tam pievienosim piedevu. Apskatīsimies. Tagad mēs palaižam 5 sekundes un paskatīsimies, kas notiek ar gultņu rullīti, ja viņš nav sāļots. 5 sekundes. Troksnis nebija patīkams. Mēs varam redzēt šo nodilumu. Ir. Uzliksim jaunu. Mēs esam aizmirsuši eļu pievienot. Uzliekam jaunu vietu. Karterītī mums jau ir sagatavota eļa. Viņa cirkulēs. Un tad, kad viņa griežās, centribeidz spēks viņu ceļ uz augšu. Tās pašas 5 sekundes un paklausamies. Un varam arī pievērst uzmanību ampermetram. Piekritīsiet, troksnis nebija no patīkamajiem. Noslaucīsim, lai jūs labāk redzētu. Un mēs redzam, kāds tas nodilums. Tad šitas bija bez eļas. Tagad uztaisīsim vēl vienu eksperimentu. Mēs atkal uzliekam jaunu vietu. Un tagad mēģināsim maksimāli noslogot. Un mēs varam redzēt, stends apstājās. Viņš noķīlē. Un mums nav daudz spēka jāpielieto, lai viņš apstātos. Mēs redzam, cik liels tagad ir nodilums. Un tagad iedomāsimies, ka tas ir pieļaujamais nodilums. Mēs varam vēl šo mezglu izmantot, bet mēs pievienosim klāt autogaru pretberzes komponentu. Drusiņu uzliesim virsū. Un liekam uz to pašu vietu. Un paklausīsimies, kāds tagad ir troksnis un kāds būs elektrības patēriņš. Mēs dzirdam, troksnis ir mainījies. Kāpēc? Šis produkts satura, viņš nesatura pretberzes komponentus tādus kā molibdēni, grafīti, keramikas, tefloni. Šīs cietās vielas tur nav iekšā. Viņš ir polarizēts, līdz ar to cirkulējot eļa, viņa saskarās ar metālu, un šīs molekulas, kas ir viņas, reaģē ar metālu detaļu. Metāls izplešās pie karstuma, un šīs molekulas iet iekšā. Tādējādi rada ļoti stipru eļas plēvīti. Tik stipru, ka viņu grūti pāraut. Paskatīsimies, cik grūti viņu būs pāraut. Es tagad mēģināšu viņu apturēt un paklausīsimies, cik klusu viņš apstājas. Tad tas būs no spiediena, viņš apstāsies.
Bet mēs nedzirdējam, ka šī eļļas plēvīte tiek pārauta, respektīvi metāls gar metālu neķērās vairs. Apskatīsimies, kas ir noticis. Un mēs varam redzēt, ka šī virsmiņa ir uzpulējusies, vai ne? Jūs redzat. Tagad daži no jums jautā, pagriez uz jaunu vietiņu un apskatīsimies, kas būs, kad mēs uzliksim uz jaunu vietu. Tad šī vieta mums bija bez eļas, šī bija ar eļu, un pa vidu mēs uzliksim un apskatīsimies, cik liels nodilums tagad būs, kad esam eļai pievienojuši klāt šo pretbērzes komponentu. Piecas sekundes. Mēs redzam, kā ampermetrs bez slodzes vai ar slodzi pilnīgi nekustīgs. Tas nozīmē, ka šī pretestība ir novesta gandrīz vai līdz nulē. Bet mēs varam pārbaudīt vēl vienā veidā, cik noturīga šī eļļas plēvīte. Mums ir šāds līdzeklis. Mēs pamēģināsim viņu šo eļļas plēvīti dabūt nost. Mēs redzam, ka tas nepalīdz, viņš tik un tā darbojās. Iedomājamies, ka šīs 5 sekundes ir pagājušas. Un tagad apskatāmies, kāds ir šis nodilums. Tad šeit bija ar eļu, šitas ir piedeva, un šeit bija nodilums bez eļas. Mēs redzam pa vidu. Šis punktiņš mazais. Mēs nevienam nerekomendējam izmantot breiklīneru kā eļotāju, bet šī piedeva varētu palīdzēt. Veiksmīgu dienu jums!